Par Imanta Kalniņa atklāto vēstuli es gribētu pateikt to, ka tā bija vēstule, kurā runāja komponista sirds. Un es to izlasīju apmēram tāpat, kā kādreiz klausos viņa dziesmas. Tik tiešām, mīļie latvieši, uz kurieni mēs ejam? Tas ir jautājums, kur šodien jāuzdod katram no mums. Jo patiesībā šis ir izšķiršanās brīdis, kad nācija ir vai nu jāmirst un jāizgaro Eiropas perifērijas laukā, vai jāsaņemās un jāmaina. Domāju, ka jāmaina ir viss. Šo māju remontēt diezin vai ir vieglāk un pareizāk, kā nojaukt un uzbūvēt no jauna. Laikā, kad cilvēki saņem apkurs rēķinus, par kuriem viņi nespēja samaksāt, kuru dēļ viņi ir gatavi pamest šo valsti, mēs vienkārši sēžam un klusējam vai šķendējamies internetā. Laikā, kad ir visiem jāvienojās, tāpat kā 22 gadus atpakaļ, 23 gadus atpakaļ, 24 gadus atpakaļ, kad mēs visi bijām kā viena liela ģimene, arī šodien ir pienācis laiks tādiem kļūt. Un tikai vispārēja kopīga darbība var kaut ko mainīt. Mēs 23 gados pārliecinājāmies, ka šajā sistēmā, kad mūs vada visi un ne no Latvijas, labāk nebūs. Cienījamies komponists savā vēstulē raksta, ka savulaik mēs domājām, ka mēs ejam uz gaišo nākotni, uz ziedošo dārzu, kuram ir liels un skaists nosaukums Eiropa. Bet mēs esam nonākuši dziļā purvā, ja nenosaukt citu vārdu, latvisku un ļoti, ļoti visiem pazīstamu. Laikā, kopš esam iestājušies Eiropas Savienībā, Latvijā nav noticis nekas tāds, par ko mēs varētu būt lepni. Un Imants Kalniņš savā vēstulē piemin to, ka padomju laiks, ko mēs ļoti, ļoti negribējām savulaik, ir devis tādu kultūras uzplaukumu latviešiem, kāds nekad agrāk nav bijis. Un tie, kas apzākā noliek Imantu Kalniņu kā cilvēku, visbiežāk nerunā par to, ko viņš ir pateicis. Izņemot to, ka cenšas kritizēt viņa atbalstu Baltkrievijas prezidentam Lukašenko un Vladimiram Putinam. Bet no Baltkrievijas un Krievijas bēg bagāti un pārsvarā ebreji, bet no Latvijas bēg latvieši un tie, kuriem ir visgrūtāk, visnabadzīgākie. Tā ir ļoti liela atšķirība. Imants Kalniņš skaidri un gaiši pateica, ka viņš ciena cilvēku, kurš glābi savu tautu. Un Lukašenko nenoliedzami tāds ir. Tie, kas saka, ka pie viņa cilvēki nedzīvo bagāti, es gribētu teikt tā, pie viņa cilvēki dzīvo pārtikuši. Cilvēki neskrien likt karātavu sev tad, kad ir saņēmuši apkurs rēķinu, viņi to var nomaksāt, viņi var pabarot sev, viņiem ir bezmaksas medicīna, bezmaksas izglītība. Viņiem praktiski nav krimināla, viņiem nav bezdarba, un tā ir valsts, pret kuru visa Eiropa ir noteikusi sankcijas, un ne tikai Eiropa. Vladimirs Putins ir slēdzis kazino visā Krievijā. Vladimirs Putins neļauj katrai svešai varai un imigrantiem darīt to, ko viņi vēlās, neļauj diktēt savus noteikumus, un tieši tam ir izteicis atbalstu Imants Kalniņš. Kas notiek Latvijā? Lombards uz katra stūra, uz katru otrā spēļu zāli, un mēs varam runāt par kaut kādu morālu un nosodīt kaut kādus citu valstu vadītājus, kuri noteikti pret savu tautu ir humānāki nekā mūsu demokrātiski ievēlētais parlaments un valdība. Tie, kur šodien atrodas parlamentā un valdībā, turpina iepriekšējo savas tautas un zemes pārdevēju politiku. Un es ticu, ka viņiem par to nāksies atbildēt. Šodien
ir jāsadodās visiem rokās un jāsaprot, ka demokrātiskā Latvija ir mīts, kurš ir radīts, lai jūs padarītu par vergiem un kalpiem. Šodien ir katram jānogalina vergs savā sirdī un apziņā. Jāizdzēš, mēs latvieši neko nevaram, frāzi. Jāpieceļās, jāsadodās rokās ar kaimiņu, draugu, ar latvieti, krievu, kas dzīvo šeit, un jāiet uz vispārēju nacionālu streiku. Kur vēl tālāk jūs atkāpsieties, cienījamie tautieši? Cik zemu mēs vēl kritīsim?